Pensionētā skolotāja Ligija Eņģele nu pat nosvinējusi savu 84. dzimšanas dienu. Viņas optimisms un labestība, kas strāvo no katra teikuma un acu skata, rada vēl gaišāku sajūtu nekā sniegs aiz loga. Kādreiz, kad faktus atceros, tad es domāju, kad tas bija, bet vai tas bija? Un, ka mans skolnieks es satieku, paldies Dievam, mans skolnieki ļoti, tās ir no skolniekiem tās puķis. Arī tur tās kalanhoja ir. Un tas ir no skolnieku mammām šitās Mārtiņa rozes. Pat skolnieku mammas man ļoti ciena vēl atsūta puķis. Un, kad man bija 80 gadu jubileja. Šitā bildīt, ja? Tur vēl otrā. Tur otrā vieta, jā. Abas divas. Jā. Tad šit tik daudz, un viss istaba bija pilna ar ziediem. Skolotāja Eņģele Aizputs vidusskolā savulaik mācījusi zīmēšanu, mākslas vēsturi un rasēšanu. Pašai vislielākais prieks gan par saviem audzēkņiem, gan arī augstajiem darba sasniegumiem. Izglītības ministrija apbalvo ar panākumiem skolēnu audzināšanā un mācību darbā ar godarakstu 77. gadā. Tad Latvijas PSR izglītības ministrija apbalvo ar atzinības rakstu par teicamu skolēnu sagatavošanu rasēšanā. Man olimpiādieši bija tādi, kas Rīgā ieguva labas vietas. Viļa Lāča Liepājas pedagoģiskais institūts apbalvo ar goda rakstu par sekmīgu pedagoģisko un aktīvu sabiedrisko darbu 83. gadā. Tas bija no Liepājas institūta. Es domāju, ka tas ir labs apbalvojums, bet tas ir ārpus vidusskolas. Un tad ir tādi, te tik var zināt, ko es esmu darījusi. Goda raksts no Liepājas tautas izglītības nodaļas ir. Es tā ļoti īsi. Par mērķtiecīgu aktīvu darbu rasēšanas metodisko apvienību vadīšanā. Es rajonā vadīju apvienību, visus tos skolotājus. Un es mācīju viņus rasēt, pa cik viņiem, mācīju rasēšanas metodiku, tā jāsaka. Jo mazās skoliņās jau speciāls rasēšanas skolotājs nebija, vajadzēja viņiem zināšanas. Un es speciāli pie tā piestrādāju, konsultējos ar Rīgā un Maskavā izdotās grāmatas, un tā, man tas ļoti patikās. Man viss bija bagāti gadi, jo es nekad nesēdēju mājā. Man bija darbs, man bija skolā, man bija darbs sabiedriskais, man bija personīgās intereses par mākslu. Es brīžiem saņēmu vīra pārmetums. Kas tev par to tiek, ka tu tā skrien? Jā, es teicu, kā, bet jādarbojās ir. Skolotāja Eņģele īsi pirms aiziešanas pensijā savas zināšanas sniegus arī studentiem toreizējā Liepājas pedagoģijas institūtā. Kāpēc jūs teicāt, ka augstskolā bija labāk strādāt, interesantāk nekā vidusskolā? Tāpēc, ka tur jau vidusskolā bija jādomā stingri, jādomā par stundu, kā bērnus piesaistīs tai stundai. Man bija tāds priekšmets rasēšana, kad man bija kabinetā viss sakārtots. Kad es iegāju, es jau tūlīt varēju izlīt materiālus, vai arī tur paskaidrot un strādāju. Bet tā diezgan tāda stingra disciplīna vajadzēja. Bet tur es aizēju un nolasu savas lekcijas. Man bija lekcijas par estētiku, par mākslas vēsturi un tā. Pēc tam pieņēmu ieskaitas. Apnākuši tur uzskat. Nezinu, eksāmens. Mierīgi. Skolotāja Eņģele ir bijusi īsts nemiera gariņš, jo mīlējusi daudz ceļot un arī savus audzēkņus vedus ekskursijās. Es visas vedu arī ekskursijās, vienalga kur. Bet te vien tie 5. klasīt, te Liepājas piemineklis, tur vests ir, te mans klasīts mīļās, labās klasītes ir, te man 50 gadu jubileja ir, kur sveic 70 gados. Es pabeidzu visam praktiski nodaļu, aušanas nodaļu toreiz. Jo vajadzēja mamma teica, jāmācās ir praktisks darbs, ko ir maizi nopelnīt. Jūs pat esat Liepājniece? Nē, es esmu gandrīz Liepājniec. Bērnība man Nīgrandē tikai ir. Uznāca karš, es jau skarlaika bērns, uznāca karš. Un tam mums tur viss aizgāja bojā. Mājas un lopu un viss aizgāja bojā. Mēs Nīgrandē dzīvojam. Un tā bija kara josla pēdējo gadu. Pampaļa Nīgrandē, Pampaļas vācieši Nīgrandē, otrā pus Ventā Krievija. Un tad tur tās kaujas arī pirms tam notika un tā. Un tad viss aizgāja bojā.
Mans tēvs bija, kā saka, zvērināts tas aizsargs, Ulmaņkalps. Viņš ļoti aktīvi strādāja ten laikā. Un tagad vajadzēja izšķirties, ka beidzās nāca kapitulācija. Ko darīt? Viņš aizgāja katlā. Zini, kur zem katlā. A mēs palikām tur Nīgrandē, tieši tas bija Krievu joslā. Mātei ir 4 bērni. Vienam jāiet armijā. No Vācu armijas izsargāja puišeli, cik taču tur vērts bija mežā, kā bunkuros. Ienāca Krievi, ko tu darīsi, jāiet ir, nekā, aizgāja armijā. Palika 3 meitenes. Tās tak jāskolo. Jo it nekā nav mājās, absolūti nekā nav. Pirmie kolgos, tur mamma nevarēja maizi nopelnīt. Aizgāja uz Liepāju, tur tāda tanta, man bija, kas drusku palīdzēja un tā tālāk. Un tad mēs tur vienu otru vilkām, kamēr mēs izvilkām. Reku es braucu Elbrusā. Man ļoti patika ceļot. Kur tad ir būts pa visu plašo Padomju Savienību un kaut kur tālāk vēl? Es esmu Savienību izbraukusi aiz polārā loka līdz dienvidiem staigājis pa Kraku un Tuksnes. Viss šitos te. Ar Vidusāziju tas ir Turkmēnijā. Tos viss izbraukāju sīk un Maskavā vairākas reizes esmu bijusi. Vārdu sakot visādos. Bija skolotājiem tāda ekskursija birojas Rīgā un pieteicos un tik braucu. Es to Latvijas izbraukāju Kruššēras skolēni. Ārpus Latvijas. Ārpus Latvijas. Es jums pateikšu tā, cik es tur biju Vācijā un Polijā. Tad tur, ko redzēt, ir tās vecais. Senatne, antīkais laiks, vecais. Viduslaika, tur redzam vecās celnes. Bet jaunais, ko tu tur redzēsi? Tanī laikā, varbūt tagad ir, bet tanī laikā, vienīgi tā Berlīnē tā Tautas pils, tā bija tāda stikla un betona stikla tāda. Tā bija tāda ļoti oriģināla, tādiem tumšiem brūniem stikliem no ārpus un iekšpusē nebija tādas telpas, bet bija tāds liela tukša telpa, apkārt kāpnes varēja staigāt un centrs, kā to varētu teikt, kā tas iznāk pēc grieķiem, pēc Romu teikšanas, tiem celtniem. Tā bija ļoti interesanta celtne, vienīgā, kas man interesēja. Bet pārējais, vecais, Polijā uz veciem, kur vecie poļi, hāni, kur dzīvoja, un kādas tas viduslaika celtnes, un kā mēs tur gājām pa tām katakombām tur un visu. Man ļoti patikās, jo es reāli redzēju, kā tas ir. Kā atzīst Sirmā kundze, tad pusgadsimts pavadīts Aizputē, netālu no Misiņkalna, tāpēc nebūtu nav vienaldzīga šī savulaik tik populārā vieta. Misiņkalns pirmkārt kārtīgi jāsakopja un jāsaudzēja vecie koki. Nevar tā nozāģēt. Kad vienalga, iedomājas, varbūt, ka vajadzēja nozāģēt, varbūt, ka bija slimi, bet tik daudz es neticu. Tad, kad bija nozāģējis tas, kas tas zārznieks tur bija, pēc vārdu neatceros, viņš pamatīgi bija visu Aizputu izāģējis. Un tagad nāca no tās Aizputas puses tai kalnā, tur no tagadēja kultūras nam, tā pretī rēgojās tādi krūmi tikai. Tik bēdīgs skats bija. Bet tagad ir sauguši jau labāk ir. Bet es domāju, ka tur vajag kārtīgi saimnieku tam Misiņkalnam. Tur vajag tomēr kārtīgi saimnieku, kas visu izliek tā, kā saka, pa plauktiņiem. Vēl ko var saglabāt, tas ir. Pārējo iztīrīt, un tur bija uznāca tāda kampaņa, ka tīrīja, bet tagad jau laikam netīri, cik es redzu. Iztīrīt, kas to tīrīs? Skolnieki jau varētu tīrīt. Vispār skolnieks vajag vairāk radināt pie darba. Viņi ir diezgan tādi, nepieradināti darbam. Šitos plienus mēs atvedām no Nīgrandes cepļa. Aizbraucām pakaļ. Jā, aizbraucām, skolēni atveda. Betonēšanas darbus, lai turētos. Mēs tur pat blakus, mums ir tas, spējam kā, tur bija betonēšanas cehs. Tur pat blakus.
tur bērni aizgāja, atnesa spaiņiem un sabetonēja. Un tas bija veltīts Ļeņinas 100. gaddienai. Tas tās veltījums 100. gadu? Nē, uz to mēs ne tieši tam veltīts, bet sakopsim to krastmalu, un te vienā vietā uzrakstīts bija 100 gadi. Nu, toreiz mums tā jāaudzina bija bērni, un mēs audzinājām. Un tos 100 gadi bija uzrakstīti ar snegpulkstenīšiem. Tā kā viņi uzziedēja, ir viss 100. Aizputējies, es visur līdz darbojusies. Tās strūklakas, kur jūs iet pāri, divas, tās ir mans konstrukcija. Tur bija tā, skolnieki strādāja un arī tie, kas tur strādā. Skolotāji paskata, ko lai dara, tur bija apaļā ripulvi. Kā lai dara, nu negribās to apaļā. Es teicu, paklausies, tu proti rasēt? Proti. Tu proti uzrasēt 6 stūri, proti, nu tad uzrasē. Un tā radās tas 6 stūrs tur ir 6 stūrs. Tur lejā pie kultūras Jā, nama. tur, kur tas strūklaks ir. Viņš brīžiem dara. Tas ir jūsu tur faktiski, jā. Ierosinājums. Un es viņu stāstēju, tu proti, nu tad uzstājas. Savu darba mīlestību un talanta dzirksti Ligija Eņģele ir devusi savai meitai Maijai, kura ir tēlniece, savukārt mazmeita Linda keramiķe. Oficiāli es gleznoju, tā kad es strādāju. Neoficiāli. Bet tad, kad es mācīju skolniekiem, man bija arī tur sagatavot, bija jāpaglezno bija. Tad es pagleznoju. Bet tā izstādīties, es izstādījusies es diezgan bieži. Vecās bildes, jaunās bildes. Tak. Te ir lūdzu 3 paudžu sapraksts ir. Portreti, klusās dabas, ainavas esot jau sen radīti darbi, atzīst Eņģeles kundze. Tā ir eļu, viņi te jau ir faktūri, uzņem putekļus, redz. Es jau esmu apsaguši, bet nu, tur man viņi stāstie darbi, kad izstādīs, viņi izliek kaut ko. Tas ir viss. Kā atzīst mākslinieci, tad ik pa brīdim kāds vēlniņš iekšā dīdoties un skubinot pievērsties atkal gleznošanai. Šādu iespēju viņa pat apsverot, taču arī šobrīd darba netrūkstot. Es tā rakstu grāmatu, pazīsti savu dzimtu. Nu, es nekad daudz nerādīšu. Pazīst savu dzimtu. Man ir ko rakstīt, jo manā dzimtā ir ļoti gudri cilvēki. Es gribu palielīties arī. Ir gan profesori, gan, kas ko es košu, un šito veco, šis ir mūsu dzimts, tas pašā sākumā, tas darētu tomēr parādīt. Mūsu dzimts sens, ar šo es sāku. Upenieku Andrejs un Lavīze. Dzimuši ir 1860. gadā. Šito man mamma pasūtīja, un tāds viņš te ir. Un kāpēc grib parādīt? Viņi nav šādi tādi. Viņiem ir medāļi. Ulmaņa laikā piešķirt medāļi. Zelta medāļi. Tas jūsuprāt ir skaistākā Ziemassvētku dāvana? Es tagad dziesmā dāvana. Skaisti vārdus kartiņas. Tas vislabākais ir. Ka man atsūt skaistu, tā bilde, tas tā kā no kuram iznākus, skaistus vārdus, kad atsūta Ziemassvētkos. Bet tas man visvairāk patīk.